sāksim mūsu šīs dienas semināru, kas saucās Lieli koku un to apsaimniekošana. Tātad šo semināru rīko dabas aizsardzības pārvaldes īstenotais projekts Life Osmo Baltic, vai pilnajā nosaukumā, kā jūs varat redzēt plakātiņā, ekoloģiskā tīkla izveide lapkoku prauggroža aizsardzībai Baltijā. Kas tas tāds lapkoku prauggrauzis? Noteikti ir pirmais jautājums auditorijas vidū. Attēlā ir redzama vabole, melna, dzīvē diezgan liela, un projekts tātad strādā pie tā, lai veicināt šīs te vaboles saglabāšanos Latvijas valstī un arī Lietuvā. Un kāpēc tad seminārs par kokiem, ja mēs strādājam ar vabolēm? Tāpēc, ka šīs vaboles dzīvo kokos. Un ir ļoti svarīgi, lai viņām būtu piemērotas vietas, šie te koki, lieli, veci, lapu koki, kurus apdzīvot. Bet par šodienas semināru vairāk. Tātad mums programmā ir paredzētas 2 lekcijas par koku bioloģisko nozīmi un par koku apsaimniekošanu. Mūsu šodienas lektori ir Bulduru tehnikuma pasniedzējas, kuras tad vēlāk noteikti stādīsies vairāk priekšā, bet noteikti cilvēki, kuriem rūp koki, kuri vēlās rūpēties par viņiem un noteikti būs īstie, lai iemācītu arī jums mīlēt pareizi kokus. Un tad es došu vārdu pirmajai lektorei, Anitai Albrantei. Lūdzu, ar lekciju par koku bioloģisko nozīmi. Sveiciens! Ikdienā esmu skolotāja Bulduru tehnikumā, mācu jaunos arboristus, dendroloģiju un dažādas lietas par kokiem, viņu attīstību un ko tad ar viņiem darīt. Un mūsu galvenais uzstādījums skolā ir dabūt to koku līdz diškokam. Tas nozīmē saglabāt un nodrošināt viņam šo dzīvotspēju maksimāli ilgi, cik nu vien varētu. Tad šodien man ir jāstāstā jums par koku nozīmi apkārtējā vidē, ekosistēmu, koku un cilvēku mijiedarbība. Tad bišķiņi apskatīsimies par koku uzbūvi, sāksim ar 5. klases botāniku un tad bišķi tālāk. Par koku attīstības posmiem no jauna līdz vecam un kurā brīdī tas vecais tur, kā tas notiek ar kokiem, tas nav tā kā ar cilvēkiem. Par sakņu sistēmu un pēc šīs stundas, man lekcija ir tieši stundu, jūs pratīsiet katrs aprēķināt koku sakņu zonas. Viņam ir 3 – minimālā, kritiskā un optimālā. Mācēsiet atšķirt dabā ārā pieaugušu koku no atmirstošu koku. Un es domāju, ka varēsiet arī nosaukt pāris pazīmes, kas liecina, ka tas ir bioloģiski vērtīgs koks. Jums visticamāk jau tāds ir pagalmā vai tuvumā, bet jums atgādnes, ko jūs saņēmāt, tur jau ir iekšā pie jums, kas ir bioloģiski vērtīgs koks, kā uz viņu skatīties, tā kā tas paliek jums uz mājām un vispār. Šo diagrammu visticamāk jūs esat redzējuši, jūs zināt, ka koki ražo skābekli, tāds sīkums, tik nozīmīgs. Mēs zinām, ka kokus mēs izmantojam pārtikā, viņu augļus, lapas, tiek dzer tēju, melno, kokaugs, tiek dzer kafiju, kokaugs. Mēs zinām, ka mēs sēžam uz koka krēsliem, mums ir koka mēbeles. Tas viss pamatskolā iet cauri, to visu mēs zinām. Kreisajā pusē ir sarakstīts daži apstākļi, ko mēs reizēm aizmirstam. Zinātniski ir pierādīts, ka koki veicina produktivitāti. Vienkārši darba produktivitāti. Kā jūs zināt, kāpēc šeit tik daudz koku ir? Mēs esam šeit, lai mēs pastrādātu, lai galvas strādātu, ražo skābekli, koki. Vai jūs zinājāt, ka koki paceļ nekustamā īpašuma vērtību? Vai jūs esat redzējuši tās fantastiskās prezentācijas arhitektiem, jauns projekts, ko viņi saliek? Viņi saliek lielus pieaugušus kokus un iestāda 1,50 m kokus, bet viņi pārdod jums kokus. Tas, ka temperatūru samazina ļoti daudz zināmas lietas. Ieliku vienu tādu, lai jūs redzētu, cik ļoti tas sasaistās kopā.
Veselības uzturēšanas izmaksas. Jā, ja mēs elpojam svaigu gaisu, loģiski, nav jāiet pie ārsta, vai ne? Ja mēs nesēžam karstā saulē, bet ēnā, mēs varam nedabūt karstuma durienu, tā tālāk un tā joprojām. Un šeit ir koki, kuri uzlabo gaisa kvalitāti, samazina troksni, palielina ainavisko vērtību. Un tas ir saistīts. Mēs, mūsu labsajūta, zaļā masa, koki, mēs to nepamanām, jo Latvijā dabīga vide ir mežs. Tātad mēs esam vispār piedzimstot, nomirstot, mēs esam kopā ar kokiem. Mēs nezinām, ko nozīmē dzīvot tuksnesī. Mēs nezinām, ko nozīmē dzīvot Holandē, kur katrs koks ir stādīts, ka viņi nav. Mūsu dabīgā vide Latvijā ir visu laiku augoši koki. Paskatieties, ja jūs redzat, kuru logu jūs izvēlētos. Es zinu, ka daudzos projektos ir šāds skats ārā pa logu. Laimīgi ir tie, kas var skatīties pa tādu. Tā ir vienkārši logs, tā ir lielākā glezna jūsu istabā. Daži ir gatavi maksāt par to lielu naudu. Tātad tas ir par to īpašuma vērtību, ko es pieminēju. Ak jā, reklāmas. Ko viņi mums pārdod? Jebkurā reklāmā ir redzams koks. Viņi mums pārdod, koks ir vērtība, koks ir pamatīgums, koks ir stabilitāte. Un mēs uz to uzķeramies. Zaļš, veselīgs, liels, vecs, vērtīgs un stabils. Nu labi, tagad par to sarežģīto, kas saucās botānika. 5. klase. Mēs zinām, jūs zinat, šādu koku mēs esam pieraduši redzēt. Labā ziņa, koku no krūma mēs protam atšķirt. Dabīgos augšanas apstākļos viens stumbrs vainags. Dzīvē kokiem nevienmēr tā sanāk. Ir arī koki ar vairākiem stumbriem. Mēs zinām, ka ir skeledzari, zariņi, saknes. Zem kokiem mēs lasām sēnes. Kokiem sēnes vajag mums un arī kokiem. Kokiem daudzreiz vairāk nekā mums. Ir daži koki, kuriem mikoriza, kas ir sēņu un koka savstarpējā miedarbība, ir obligāta. Ja kādam mājās neaug lazdas, lazdas ir viens no obligātajiem mikorizas organismiem, aizbrauciet uz mežu vai pie kaimiņa, paņemiet spainīti ar zemi no lazdām, aiziet uzberiet. Gada griezumā uzreiz var redzēt rezultātu. Lazdām obligāti vajag mikorizu. Skujkokiem daudziem vajag mikorizu. Dažās kokaudzētavās jau podiņos ir iekšā mikoriza, lai nodrošinātu to, ka jūs nopirktais stādiņš augs. Tas no 5. klases par to, kas mikorizu. Mums Latvijā koki skaitās tie lielie. Tie, kas ir zem 7 metriem, tos mēs dalām par krūmiem. Tie, kas ir lielāki par 7 metriem, un tie, kas ir virs 25 līdz 30 metriem, tie mums ir koki. Latvijas garākais koks, 31 metrs ar kapeikām, Saukalnu kalna egle, tas ir nomērīts ar mērlentu. Latvijā garākais. Parasti mēs zinām, ka koki ir ar cietu koksni, un, kā es pieminēju, mēs tos izmantojam tautsaimniecībā. Sākot ar mēbelēm, beidzot ar paletēm un šķeldu un pārējo. Esam noteikti ievērojuši, ka mums ir gan vasarzaļas sugas, gan ziemesaļas sugas. Tu kā skujkoki un lapukoki. Ir arī daži lapukoki, kas ziemā ir zaļi, un daži skujkoki, kuri ziemā nav zaļi. Mums tieši tāds viens parastā lapegle, Eiropas lapegle, kura nomet skujas un uzvedās kā lapukoks. Un viena atšķirība starp lakstaugiem un kokaugiem. Kokaugi aug ne tikai garumā, bet arī resnumā. Un tā kā jūs esat ļoti pietuvināti diškokiem, tad jūs zināt, cik svarīgi ir augšana resnumā, jo vienā brīdī tu sasniedz apkārtmēru, ka tu esi diškoks. Un jums jau tādi ir 4 metri, ja, ozolam. Un tad šeit ir maza bildīte, lai visu to vareno koku pasākumu pastāstītu, cik viņi ir trausli, cik viņi ir viegli ievainojami.
jo viņu vienīgā dzīvības nodrošināšā daļa ir vienas šūnas slānis visapkārt stumbram. To sauc par kambiju. Ir miza, ir dzīvā miza, un tad ir kambijs. Un kambija vienīgā dzīves uzdevums ir dalīties un veidot koksni un mizu. Un tad, ja tiek bojāts kambijs, atcerieties, vienas šūnas slānis. Tas ir ar mikroskopu jāskatās. Ja viņš tiek bojāts, tad kokam īsti atkarībā no bojājuma apmēra pat nav iespējas. Perfekts kambija bojātājs ir bebrakungs. Viens atnāk un vienā naktī uz riņķi tam kokam uztaisa gredzenu, un pat lieli koki 2 gadu laikā nokalst. Tāpēc, ka ir pāraudzis šis te kambija gredzens, kas nodrošina koka augtspēju. Tā kā lieli vareni organismi, vislielākie mums sauszemes organismi, bet ar vienas šūnas slāni, kas spēj viņus novest līdz tā kā nomiršanai. Tad par tiem vecumposmiem. Šis nav 5. klases grāmatā. Visticamāk, jūsu koki ir kaut kur šeit. Ja jums būtu šis koks, jūs šeit nebūtu, un otrā attēlā jūsu koki ir kaut kur šeit. Par diškoku jauns koks nevar kļūt, viņam tomēr ir jāpadzīvo šajā pasaulē. Arī nomirs koks var būt diškoks, bet viņš nekļūst par diškoku, ja viņš ir nomirs. Viņš kļūst pirms tam un tad nomirst. Pēc teorijas izšķir 7 vecumposmus, kuri sadalās lielās grupās - jauns koks, pieaudzis koks un atmirstošs koks. Visi zina par jauniem kokiem. Tas ir tas, ko mēs pērkam kokaudzētavā vai kas ir mūsu augumā, tādas mazas stibiņas, par to es neko nestāstīšu. Par pieaugušu koku, tas ir tas, ko mēs redzam. Kaut kas liels, kaut kas sniedz ēnu, kaut kas zaļš, kaut kas ar zariem. Vissarežģītāk ir ar šo atmirstošo koku. Es teiktu tā, mums nedaudz pietrūkst zināšanu, lai mēs katru sauso zaru neuzrakstītu, viņš mirst, viņu vajag nozāģēt. Nē. Jūsu koki noteikti to jau sen ir pierādījuši, ka viņi dzīvo ar saviem sausiem zariem, un viņiem pat tiešām nav ne silts, ne augsts par to. Jūs satraucaties, viņi nē. Tas ir tā kā nagi un mati. Viņiem ir vienalga. Ir viņi tur vai nav viņi tur? Viņi jau ir nomiruši. Par šo es pastāstīšu sīkāk, jo cilvēkiem patīk pievilkt, ka visi ir tādi kā mēs, un ka koks arī viņam ir bērnība, jaunība, un tad ir pensijas vecums. Ziniet, kokiem ir paveicies, viņiem tā nav. Kokiem novecošanās nav lineārs process tā kā mums. Viņiem ir, dažiem cilvēkiem arī ir 2. jaunība, 3. jaunība, bet kokiem no bioloģijas tas reāli tā ir. No pieauguša koka parasti viņš kaut kādā veidā kļūst novājināts. Vai tie ir dabas apstākļi, tur spēcīgi negaisi, kas aplauž zarus, tas pats mūsu draugs bebrakungs. Jebkurš bojājums, kas vai augšanas apstākļu ietekmē, tā kā izmaiņas, ietekmē šo te koka attīstību. Un viņš dabū stresu un kļūst novājināts vai bojāts atkarībā no tā, cik tad viņam ir šie te bojājumi. Vai tās ir saknes, kuras viņš ir zaudējis kaut kādu apstākļu dēļ, kāds celtnieks atbraucis, varbūt kāds drenāžu uzlicis. Cēliņu visiem gribas pie mājas, taču jātiek ar mašīnu pie mājas. Loģiski. Un tas pat tiešām ir loģiski. Bet koks tajā brīdī trāpa tajā novājinātā. Ja tas ir vienīgais, un viņam šie augšanas apstākļi vairs nemainās, viņš pierod. Jā, viņam rodas sausi zari. Jā, varbūt viņam tās lapas paliek tādas cauri, tā kā var redzēt vainagam cauri, un varbūt viņas paliek gaišāki zaļas, nav tik tumši zaļas sulīgas. Tad paiet kādi 5-7 gadi, un koks tā paliek tumšāki zaļš. Jā, sausie zaļi mētājas viņam tur, varbūt kaut kas nokrīt, bet koks vairs nerāda, ka viņam viss ir slikti. Viņš ir piemērojies. Un tad viņš šeit
trāpa tajā tādā riņķītī starp bojātu, atmirstošu un novājinātu. Skaidrs, ka koks vairs nebūs izcils jaunības pilnbriedā, bet viņš nemirst. Šādi koki var dzīvot, es teiktu, ka ozols 300 gadus mierīgi, viņš tā mierīgi var dzīvot. Ja viņam ir viens traucējums, jūs pat nepamanīsiet. Ja viņam tas notiek regulāri, viņš lēnām kaut kur tiek uz atmirstošu, un kaut kad, protams, ka viņš nokaltīs. Jebkurš dzīvais organisms kaut kad beidzas. Tas nav apstrīdams. Bet šī lineāra attīstība viņiem nav izteikta, un viņi te var ļoti ilgi uzturēties. Lai tā būtu, paskatīsimies šo te. Koks, vispār kokiem ir ļoti labas iespējas piemēroties. Mums arī, ja mums ir karsti, mēs kaut ko novelkam, ja mums ir augsti, mēs kaut ko uzģērbjam. Ja mēs paskatāmies šo tabulu, kur ir par daudz un par maz un stresa biežums, te ir tie apstākļi, kas kokam ir ļoti svarīgi, sākot ar mitrumu, augsnes pH līmeni, temperatūru. Un ja mēs paskatāmies, cik ļoti liela iespēja viņam ir piemēroties, ja augsnes aerācija, tas ir augsnes irdenums vai augsnē esošais skābekļa saturs, tad kokiem pārāk irdena augsne pēc teorijas nemaz neeksistē. Viņiem bīstamais ir augsnes sablīvējums, jo tad viņi tur negribēs augt. Temperatūra, es domāju, ka viņi pa vidu bieži trāpa. Tikko dzirdēju stāstu, ka šajā Salaspils botāniskajā dārzā apsalušas magnolijas. Žēl, temperatūra, bet nākamgad būs jauni ziedpumpuri, un iespējams, ka viss būs pilnīgā kārtībā, mēs pat nezināsim, un koks neparādīs, ka viņš ir zaudējis visus savus ziedpumpurus šogad. Tā kā kopsumā ir diezgan grūti trāpīt tam kokam pilnīgi pa tādu maliņu, lai viņam viss būtu slikti. Parasti ir viens apstākļus, kas ir slikti, un tad tas ietekmē šo augtspēju. Man šī bilde ļoti, ļoti patīk. Es viņu ilgi meklēju internetā, bet beidzot viņa ir pie manis. Šis ir viens koks, kas ir Lielbritānijā. Un foršais ir tas, ka šim kokam ir skaidri zināmi tie fotografēšanas datumi, kad viņi ir veikti. Un, ja mēs paskatāmies uz šo koku 100 gadus atpakaļ, vairāk kā 100 gadus atpakaļ, tad viņš ir V5, jeb novecošanās stadijā, jo pazīmes ir sekojušas. Ir šķidrs vainags, un šeit veidojas sekundārais vainags, tā kā otrreizējais vainags uz stumbra. Tad paiet vēl, un šis ir tā, ka, teiksim, šī varētu pat pēc definīcijas būt tā vecā koka atmiršanas stadija, jo vecā koka jau gandrīz vairs nav. Ir pilnīgi jauns, vai par stresa dzinumiem viņu sauc, bet tas ir sekundārais vainags. Un ja jūs to koku redzētu 2009. gadā, jums neprātā nenāktu, ka viņš kādreiz ir izskatījies šādi vai šādi vai šādi. Protams, pieejot klāt tuvumā, ir skaidrs, ka mēs redzēsim, ka viņam ir nolūzus galotne. Viņš nespēja aizaudzēt un parādīt, ka viņam nekā tur nav. Mēs redzēsim dobumus, mēs redzēsim plaisas tajā stumbrā, bet šim kokam viss ir labi. Viņš ir dzīvs, viņš grib dzīvot, viņš ir izveidojis pilnīgi jaunu vainagu. Tas jau notiek tikai Anglijā. Usmas elku liepa. Negluži tik labs, tas tik uzskatām tā bilde, bet šeit ir kādu gadsimtu atpakaļ. Mēs redzam daudzus stumbrus un jocīgi ģērbtus cilvēkus, kas liecina, ka tas ir dziļā pagātnē. Un šī ir praktiski 10 gadus veca bilde, un mēs pat varam saskatīt, ka daži stumbri varētu būt pat vecie. Un viņi tur ir.
Tāpat laikā liepa ir ļoti labi spējīga reģenerēties, un no sakņu kakla ir 1, 2, 3, 4 jaunas liepas. Kokam nav problēmu. Viņš dzīvo savu ciklu. Jā, vecie stumbri ir aizgājuši bojā. Pat viņam ir jauni. Viņam viss ir labi. Tas, kas cilvēka un koka mijiedarbībā reizēm aiziet nedaudz šķērsām, ir kaut kāds šis vai šis brīdis, ka viņš taču mirst, viņš jāzāģē nost. Un tad mēs tam kokam piespriežam nāves spriedumu kaut kad stipri ātrāk, tad sanāk, es teiktu, ļoti 100 gadus ātrāk. Un tas ir tas, kas iepriekš pieminētajiem praulgrauzim un pārējām sugām, kas dzīvo kokā, ne tik pašam kokam, ir ļoti bēdīgs apstākļus. Koks ir beidzies, un visiem pārējiem kaut kur ir jāpārvācās. Šeit nav kur pārvākties. Labi, ka šeit ir blakus stumbri. Vismaz tik tālu viņi var aizrāpot. Par saknēm. Lielākoties kokiem cilvēku radīti bojājumi ir tieši sakņu sistēmas bojājumi. Ja koks pēc idejas vispār no botānikas un bioloģijas un no savas uzbūves daļēji ir piemērojies. Viņš zina, ka es būšu vecs, atnāks vētra, nolauzīs man pāris skelettzarus, un jūs neticēsiet, viņam jau ir rezerves plāns, ja tas zars jau ir tāds par smagu un varētu nolūst, viņš jau laicīgi veido jaunus stresa zarus. To var redzēt uz kokiem, bet toties sakņu sistēmas bojājumus īsti koks nav savā attīstībā paredzējis, jo tā ir tā stabilā lieta. Viņš taču aug mežā. Un vienīgā iespēja, kas varētu radīt sakņu bojājumus, tad ja izkrīt ar saknēm blakus koks, kas ir reti, salīdzinoši reti. Bet cilvēks un sakņu bojājumi ir tā kā sinonīms. Jūs braucat ar mašīnu ar savu diškoku? Ne jau tuvu, 10 metrus no stumbra. Tas ir par tuvu viņam, iedomājieties. Ja es kādreiz pieredzēju, man saka, mēs jau nerokam. Kā, bet jūs rokat sakņu zonu? Nē, tur ir veseli 4 metri. Aha. Šo daudzās bilžu grāmatās mēs esam redzējuši, un es nezinu, kāpēc, es daļēji esmu atšifrējusi, ka ir runa par proporciju, ka augša ir vienāda ar apakšu. Un tad mākslinieks grāmatā ir uzzīmējis, augša ir vienāda ar apakšu. Teksts ir pareizais. Lapu masa ir tieši proporcionāli sakņu masai. Tikai tas izskatās pavisam savādāk šādi. Tik, cik te ir lapu masa, tik šeit ir saknes. Un sakņu izpēta un dažādi pētījumi liecina, ka vidēji aritmētiski normālos augšanas apstākļos kokiem saknes ir sākot no 15 cm dziļumam līdz vidēji 1,50 m. Latvija ar saviem augstajiem gruntsūdeņiem, 1,50 m ļoti bieži ir tur, kur kokam beidzas saknes. Tagad iedomājieties 4-metrīgs ozols, jūsējais. Metru dziļas saknes? Tā kanalizācija rok ūdensvada rok 1,10 m. Un šis ir brīdis, kad jūs un es sapratam, ka ja tur ieraks kanalizāciju, tā kā piemēram šeit, 4 metri no stumbra, tad kokam puse no saknēm vairs nebūs. Un tāda aiziet tie sausie zāri, mirstošs koks, atmirstošs koks, nolobās mīza un bēdīgi. Šis attēls vispār ir no viena pētījuma, kur ir reālās saknes attēlotas. Šī gan ir jauna kalnu kļava, līdz ar to tās saknes varbūt nav super sazarotas, bet tā proporcija, kad viņas nav apaļas, dažkārt aiziet kaut kur tālāk, jo koks meklē tālāk ēdamo vietu, kur
kur viņš varētu garšīgi paēst, tās saknes aizsniedzās tālāk. Ja viņam ir ēst turpatās kaut kur, tad viņš dzīvo diezgan kompakti. Un ja viņš tā meklē, viņš var uz vienu pusi aizaugt diezgan tālu. Un tad, ja viņš atrod tur kaut ko, tad tur viņš saveido ļoti daudz saknes. Katram kokam tagad gan pašvaldībās Rīga ir pirmā, kurai ir ierakstījusi definīciju par sakņu kritisko, minimālo un optimālo zonu. Un Rīga audzē savus kokus vispirms ar šiem te noteikumiem, bet šis te ir pētījumu rezultātos tā kā balstīts vispār pieņemtais, tā kā tāda definīcija, ka ja mēs skatāmies, tad sakņu kritiskā zona ir stumbra caurmērs reiz 5. Šis jums ir arī atgādnēs. Un tā es ieliku piemēru, varbūt, lai vieglāk saprast, tātad kļava, kurā ir 50 cm caurmērs, kas ir diametrs. Tad 2,50 ir kritiskā zona. 2,50 no stumbra nerociet neko. Jāsaudzē koks, tas viens. Un tas attiec uz jebkuru koku, jaunu, vecu, jebkuru. Tad, kad es saku būvniekiem kaut ko, viņi man saka, jā, bet nekas, mēs palaistīsim. Es viņiem saku, laistiet, bet jums tas koks nokritīs. Aizliegums, kāpēc šeit nevajadzētu rakt pilnīgi neko. Viens ir tas, ka tie ir būtiski bojājumi kokam līdz augstspējas zudumam, bet otra lieta, ja to izdara vienā pusē, tad tas koks zaudē stabilitāti, viņam nav kur turēties. Man citreiz nākas izglītot ne tikai arboristu skolā, bet arī būvnieks būvlaukumā. Mēs esam superīgi diskutējuši par to, ka fizikā darbojas visur citur, tikai ne būvlaukumā, un ka šis te mazais nespēja noturēt zemē šo te lielo. Vienkārši elementāra lieta, ja vējš pūš, viņam tā kaut kur vajag turēties. Nē, tas darbojas tikai teorijā. Jebkurā gadījumā, ja rakšanas darbi ir kritiskajā, kas ir diametrs reiz 5, tad visticamāk kokam tas ir nāves spriedums. Nākamā ir minimālā, un tas ir diametrs reiz 10, un tas jau izklausās varbūt pat bišķi labāk, 50 cm un 5 metri no stumbra. Tur mēs varam rakt, bet mums ir jāsaglabā visas saknes. Ja mēs paskatāmies no bioloģijas, vienu sakni norokot šeit, nozāģējot, mēs zaudējam šeit ļoti lielu daļu ar saknēm. Jo tuvāk stumbram, jo tur ir palikušas tikai resnās saknes, kas pilda šo te transporta funkciju. Viss vajadzīgais ir šeit. Tur ir mazās spurgaliņas, kuras veic ūdens un barības vielu uzsūkšanu. Un tad, ja mēs norokam šeit, mēs zaudējam lielu daļu. Un mums ir jāsaprot, ja mums ir viena sakne, tad tur galā ir 1000 sakņu. Viņas sadalās, un tā uzsūkšanas masa ir milzīga. Optimālā zona ir tā, kas ir stumbra caurmērs reiz 20, un tajā ir pieļaujami rakšanas darbi. Parastiem kokiem, diškokiem, nē. Bet, koks spēj savu saknes attaudzēt, kaut kādā apmērā, apmēram 15-20% no kopējā. Šeit rokot tranšeju, taisni tā kā šitā te garā, tie ir 50%. Tā kā ir tādi instrumenti kā gaisa lāpstas, kas var saudzēt saknes, arī parastā lāpsta, rokas lāpsta, ir daudzreiz labāk nekā ekskavators. Jāsaudzē būtu visas saknes, kuriem ir caurmērs vairāk par 2 centimetriem. Tas ir 2 pirkstu resnuma sakne, tā jau kokam ir nozīmīga sakne. Man patīk par tām spurgaliņām stāstīt, ja viņas dzīvo 14 dienas, tas taču nav nozīmīgi, viņas tāpat nomirst 14 dienas.
Viņas visu laiku atjaunojas, jo viņu vienīgais uzdevums ir maksimāli daudz nodrošināt uzsūkšanu. Un viņas visu laiku aug no jauna un atmirst un turpina augt. Un joks ar tā sakņu sistēmu ir tāds, ka tās spurgliņas veidojas šeit, un viņas lēnām visu laiku pakāpeniski atkāpjas no stumbra, jo saknes aug. Šeit spurgaliņu nav. Līdz ar to šis ir arī par laistīšanu. Lielu koku laistīšanu, ja jūs gribat izdarīt labu kokam, nav jēgas viņu laistīt arī pie stumbra, jo spurgaliņas uzsocēšais ir šeit. Es nezinu, vai jūs izlasījāt, bet mana pieredze rāda to, ka rēķinot un veicot sakņu izpētes un domājot par būvniecību, jauniem kokiem stumbrs ir maziņš, bet saknes ir daudzreiz tālāk, jo viņi spēcīgi aug, viņiem vajag daudz, bet viņiem saknes ir mazāk, bet retāks. Nu, tā kā tālāk, bet retāks. Tad pieaugušiem kokiem, rēķinot šo te sakņu zonas, ir tā, ka sakrīt līdz ar vainaga projekciju vairāk vai mazāk. Atsevišķām slugām tur kaut kas mainās, bet līdz ar vainaga projekciju arī šeit ir iezīmēts tā, ka tas ir pieaudzis koks, mēs redzam galotni viņam reducējusies. Ja mēs te novelkam, tad ir iezīmēts, ka ar minimālo tā kā sakrīt. Tur pretī veciem kokiem un diškokiem sakņu zona, šī te minimālā, vai ir daudzreiz tālāk par vainaga projekciju, un tur ir tās attīstības šķēres, kā jūs redzējāt iepriekšējos attēlus, ka koks uz vecumu mēģina vainagu samazināt. Viņam ir grūti varbūt noturēt to lielo, viņam ir trupas iekšā, un viņš mēģina tomēr sevi bišķi samazināt. Bet saknes ir daudzus gadus augušas prom no stumbra. Un tad es vienu dienu domāju, man likās, bet kā, ja viņš samazina vainagu, un tur ir proporcija, un kā? Bet viņš saka, tās saknes nevar tā vienkārši ievilkt. Tā, nāciet tuvāk, līdz ar vainagu. Tā kā grāmatās zīmē. Ir daudzas lielas resnas saknes, kas ir aizaugušas tālumā, un viņi sēd. Viņš netaisīs, viņam nav iemesla taisīt spurgaliņus šeit, ja viņš barojas tur. Un tas ir tas, ka diškokam tā zona ir vēl tālāk. Un it īpaši tādiem veciem kokiem, viņi ir kā veci organismi arī ļoti jūtīgi. Un tās ir vēl vienas šķēres, ka jauns organisms spēcīgi var gan atbildēt uz stresu, gan arī viņu kompensēt. Tad ar tādiem opīšiem, to mēs zinām no cilvēku pieredzes, labāk viņus īsti nekustināt. Es teiktu, es vienmēr salīdzinu diškokus ar tādiem superīgiem opīšiem. Ja viņš sēž savā saulītē, lūdzu nekustini viņu. Un visu dara maziem solīšiem. Tāpēc, ka omes paliek dusmīgas, ja viņām kaut ko tā strauji dara, un arī koki paliek dusmīgi. Tikai viņi parasti beidzas. Tā kā tas par saknēm, un šo ar kalkulātoru ir ļoti viegli sarēķināt un atcerēties 5, 10, 20. Es laikam aicinātu atšķirt to atgādni, jo jums ir ielikts šis koks. Un es ceru, ka jūsu diškoki ir labāki par šo attēlu bišķiņu. Bet šāds ir normāls vecs koks ar nolūzušiem zariem, lieliem dobumiem. Un tās ekoloģiskās nišas ir katrā tajā, es teiktu, defektā, ko parasti cilvēks redz to, kad neglīts dobums, reku nolūzis zars, viņš tur karājās, briesmīgi, vajag nozāģēt. Bet tieši tas ir tā ekoloģiskā niša. Un tas ir tā kā jāaudzina sevi, ka tā īstenībā ir māksla tam diškokam. Šis ir jāuztver kā māksla, nolūzušais zars. Mēs varam runāt par nolūzušiem zariem vai sausiem zariem jauniem kokiem, par sausiem zariem virs gājēja ietves. Tur būs cita lieta, bet diškokam, ja viņš aug un viņam ir vieta, šī te ir visa māksla, apdzīvota māksla. Es ceru, ka jūs atradāt. Un
visai tai bioloģiskajai, ekoloģiskajai daudzveidībai katrs tas caurums un katra tas defekts ir būtiski svarīgs, jo tā ir viņa vieta, kur dzīvot. Un man Ome teica, neviens vesels nav nomiris, un tiem kokiem ir līdzīgi. Viņi arī veseli nevar nomirt. Viņiem vajag, lai viņiem ir trupas, lai viņiem ir lūzuši zari, jo tas ir viņu dabiskais novecošanās process. Diškoks bez trupes, es domāju, ka tas valsts nozīmes diškoks bez trupes, atskaitot tūju, ir praktiski neiespējami. Nu, varbūt vēl kāds varētu trāpīt, bet tas ir normāli, kad koks ar 4-3 metriem diametrā ir ar trupi, jo viņam dzīvē visādi ir gadījies. Es nerunāju nemaz par tiem diškokiem ozoliem, kuriem ir 10 un vairāk metri mums Latvijā apkārtmērā. Un tā ir tāda daļēja sadalīšanās, bet viņš no vienas puses sadalās, bet no otras puses turpina augt un turpina attīstīties. Dzen jaunas zārus, veido jaunas lapas. Labā ziņa ir tā, ka tad, ja koks nesadalās, vesela čupa ar organismiem uzgavilē, jo tā ir viņiem pieejama pārtika. Jo kamēr tas koks ir ciets, un mēs no viņa varam taisīt mēbeles, tad bezmugurkalniekiem īsti sagraust ir dažiem ļoti, ļoti grūti. Bet tad, ja viņa ir satrupējusi un viņa jau ir mīksta, tad viņiem ir zviedru galds. Tā kā šis ir svarīgi, ka vajag šo te satrupējušo. Un man vienmēr mulsina tas, ka, piemēram, vienā kokā var būt ļoti daudz sēnes, daudz dažādas sēnes, jo arboristu uzdevums ir parasti noteikt sēni, kura tad bojā to koku, un tad izdomā, cik ļoti, bet parasti tur kaujās kādas 4, un mēs varam redzēt tikai 2 vismaz. Un šis, te jau ir rakstīts, ka tas ir sarežģīts process. Es no pieredzes saku, tas ir neiespējami paredzējams process, jo ir ļoti daudz dažādi apstākļi, kas vienmēr ir kopā un viņi mainās. Tātad es jums neliku skaitīt. Maksimālais cipars šeit ir 20. Tad, kad es redzēju pirmoreiz to attēlu, es 13 varēju uzrakstīt. Nu, varbūt 14. Tā kā man arī ir, kur augt. Jūsu atgādnēs ir superīgā lieta, ka katram tam cipariņam šeit ir rakstīts klāt suga. Tas bija tas, kas man tik ļoti iepriecināja, jo pirmkārt es slikti zinu kukaiņus, es labi zinu kokus, bet kukaiņus es zinu gana slikti. Un tad, ja es redzu, ka tur dzīvo zāģlapsene, es vispār varu paskatīties, kā viņi izskatās. Otrkārt, man ir ticība, ka nevis kāds ir izdomājis, ka tur aizlaustā zarā dzīvo, bet aizlaustā zarā es varu meklēt to. Tā kā tās sugas, viņas varbūt liekas sarežģīti, bet pirmkārt var redzēt, cik daudz tur dzīvo. Nu, tā kā sugu daudzveidība plus mīnus, tur pat nav konkrētas sugas, tur jau ir ģintis, vesela ģimene, jo zāģlapsenes mums ir daudz. Un otra lieta, šis ir tas, kas man kā profesionālim, piemēram, vispārīgi, es zinu, ko meklēt, ko gaidīt tur. Jo, ja man kāds pirms tam būtu pajautājis, piemēram, kur dzīvo mājiņskorpioni Latvijā, man būtu jāpadomā. Es teiktu, ka uz kritalā mežā, bet to, ka viņi var dzīvot jebkurā kokā, tas man bija tāds, šito es atcerēšos, šito es noteikti atcerēšos. Tā kā, un šeit ir tādas, man vislabāk patika, piemēram, notecējums uz mizas. Un tas ir parasts kokam, tas kokam vispār neko nedara, bet pat tāds sīkums, ja tur tek kaut kas, vai tā ir sula, vai tas ir ūdens, kas tek no augšas, vai dobumā sakrājies ūdens, kas kaut kur tek, man likās tāds sīkums, un tur kāds dzīvo, tā ir vesela niša. Skaidrs par stumbeņiem un sēnēm un kaut kādiem
mehāniskiem bojājumiem, to es zināju, bet dažas lietas es arī iemācījos, gatavojoties uz šo semināru. Tā kā uz jūsu diškoku ir jāskatās ne tikai, ka tas ir iespaidīgi izmēra, wow, koks, bet tagad jūs varat teikt, wow, daudz dzīvokļu dzīvojamā māja. Un viņi tur nedzīvo pa vienam katrā tajā dzīvoklī, tādas nematodas, viņas tur dzīvo miljoniem. Tas ir vesels purvciems tur iekšā vienā kokā. Un ir forši atrast tās sugas un pamanīt. Vispār baigais izaicinājums ir pamanīt. Man ir priekšrocība. Es zāģēju kokus. Un tad, kad es viņu zāģēju, un viņš krīt zemē pa gabaliem, tad var redzēt posmiņus, un viņi ir sadalīti, un dažkārt kādu dobumu pārzāģēju uz pusēm. Un tad tu tur var paskatīties, un tad tu tur var vēl kaut ko ieraudzīt. Un vispār tagad, tu krauj to malku tur tajā piekabē vai mašīnā, nokrīt mīza, kaut kas izbirst. Īstenībā tāda superīga pieredze, ko parasts cilvēks nevar iegūt. Malkas skaldīšana šajā kategorijā vienkārši paliek par wow darbu. Skaldu malku atplīst mīza, kaut kas izbirst, varu vienkārši skatīties un baudīt, jo es esmu ar koku. Ieliku jums dažus. Šo te jaunības foto, es viņu saucu par jaunības foto, neesmu redzējusi. Nevienu praulgrauzi neesmu satikusi dzīvu vaboli. Šos bērnības foto spaiņiem dažkārt nāks vākt. Izbirst, satrupējis, tā kā bluķis, viņš nogāžās, izbirst, pārlūst, un tu tagad domā, ko ar tiem kāpuriem darīt. Vēl šādi te lieli kāpuri varētu būt arī marmora rožvabolai, bet šitajā brīdī kokopim arboristam ir bēdīgi, ja viņš paņem tos kāpurus, un viņš skatās, kurus viņus varētu nolikt, un viņš skatās, vai blakus ir kāds koks, kur tajā dobumā viņus, tāpēc, ka vispār tas izmērs ir superīgs. Bez cimdiem es viņus neņem rokā, jo viņi ir smagi, lieli un iespaidīgi. Bet vaboli es neesmu satikusi. Ozolu mūķeni gan es esmu redzējis, un es ieliku tādu parasto kauleni, vienkārši. Viņas ir daudz, tas ir viens no tiem 100 kājiem, šitā ir visizplatītākā, un viņai patīk slēpties aiz mīzes. Jebkura atmirusī mīzes plēksnīte, viņa tur var ielūst un viņa tur dzīvo. Tātad pirmais lielais izaicinājums vispār viņus ir pamanīt. Paskatoties vienkārši uz koku, tā garām ejot, pamanīsi, maksimums, ko var pamanīt, ir tās sarkanās blaktis, tās vairogu blatis. Ja? Tās mēs uz stumbra varam ieraudzīt, ka viņas sildās saulē. Šos visus nevaram, un visus pārējos nematodus, kas jāskatās mikroskopā vai ar milzīgu palielinājumu, nemaz neceriet, ka jūs viņus pamanīsiet. Bet tātad slēptais dzīvesveids, un, piemēram, šī te praulgrauzis, viņš var nepamest vienu koku visu savas dzīves laikā. Viņš piedzimst kā kāpurs, viņš tur barojas, un tā vabola tā, kāpēc man jālido, baigi foršs dobums? Un es palieku te patās. Tas ir izaicinājums mums, jo tā ir Eiropā aizsargājuma suga, un vispār vabola varētu sākt attīstības procesu un domāt, ka viņai ir jālido vairāk. Šī te vabole savā kāzu laikā, kad viņa lido meklēt partneri, viņa var apmēram kilometru. Varbūt viņa var aizlidot 1,5. Un tad ir jautājums, vai pēc 1,5 kilometra būs vēl viens koks ar milzīgu dobumu, kurā viņa varēs paslēpties, iedzīvoties un kaut kādā veidā turpināt. Tas, kas ir izlidojis prom no savas tās slēptās vides, es nezinu, man viņa baigi garšīgā neizskatās, bet es domāju, ka veselai čupai putnu tas ir superīgs gardums. Tā kā, un šis te praulgrauzis patiešām ir īpašs ar to savu slēpto dzīvesveidu, ka viņš tātad pēc kilometra vajadzētu būt vēl vienam kokam, kurā viņš varētu iemitināties. Tas ir izaicinājums mums visiem.
Un arī šis te pralgrauzis ir tā saucamā lietusarga suga. Ja viņš kā lietusardziņš pārklāja to, ka ja viņu atrod, tas nozīmē, ka ir ļoti daudz citas sugas, kuras mēs neredzam, bet viņām ir piemēroti apstākļi. Ja pralgrauzim tie ir piemēroti apstākļi, pārējām arī. Pārējām ekoloģiski nozīmīgām sugām arī būs piemēroti apstākļi. Vēl mums ir vesela čupa ar sēnēm. Šī ir aizsargājuma, dzīvo uz koka, parastā aknene. Šī ir visiem zināmā, parastā sērpjeba. Šī ir tā, ko var ieraudzīt. Jo, ja tu ej, tad to spilgti dzelteno skaistumu var ieraudzīt pa 200 metriem vismaz. Par šo es arboristiem reti, kad stāstu vispār, piemēram, tā kā savās lekcijās, jo tā ir sēne, kas noārda koku, bet viņa ir aizsargājama. Tad vienmēr tāds jautājums, ko es teikšu studentiem, kas te pa priekšu sargājam sēni vai sargājam koku? Ja mēs esam arboristi, mums jāsargā koks. Bet šitā košā zeltpora arī ir aizsargājuma sēne, bet viņa toties ir pietiekami reta un viņa ēd tikai šo te atmirušo koksni. Kas diškokiem parasti ir gana daudz, un tas atkal ir tāda lieta, vai mums vajag visu nomirušo aiznest, vai mums vajag iztīrīt to koku, jo viņš ir kaut kā, tāds viņš ir labāks. Kas labāks? Mēs tā esam izdomājuši, ka tad viņš ir labāks. Tad zeltporai nav kur dzīvot, ja mēs aiznesam visu nomirušo. Lieta, ko mēs nekādīgi nevaram ietekmēt, ir koksnes noārdošo sēņu attīstība. Ja viņa sākus augt kokā, tad ne ar krāsošanu, ne ar sauso zaru izzāģēšanu, ne ar stumbru aizcementēšanu dobumu mēs nevaram ietekmēt šīs sēnes attīstību. Vienīgais, kas to var ietekmēt, ir pats koks. Jo viņš būs vitālāks, jo viņam būs labāki augšanas apstākļi, jo viņš to sēni mocīs. Skaidrs, ka visticamāk sēne vinnēs, jo tas atkal ir dabīgs process un kaut kā tam kokam ir jānomirst. Tikai tas nav gads, tie nav 10 gadi. Viņi tā kopā var spēlēt sunīšus savus 50, 60 gadus. Un tas, ka mēs ieraugam vienu piepi, tas nav nāves spriedums kokam. Tas vienkārši viņam ir vēl viens sāncenis, vēl viens ar ko paspēlēties. Un sēne viņu ēd, koks viņu saņemās un mēģina viņu vai augt ātrāk. Viena no stratēģijām kokiem ir augt ātrāk nekā sēne viņu ēd. Tas vispār kaut kas fenomenāls. Liepas ir čempioni tajā. Pilnīgi caurs vidus, viss caurs, bet viņa aug ātrāk nekā sēne viņu ēd. Un viņa vinnē. Pus Rīga tādu, 50 gadus stāv. Mums ir ļoti liels izaicinājums. Tātad mums ir koki, kuri lēnām, jebkurā gadījumā ir veci un ir visādas problēmas viņiem, gan ar to, ka viņiem nepatīk izmaiņas, gan arī ar šīm aizsargājumām sugām un koku apdzīvojušām sugām. Viena suga, viņa nevar dzīvot visu laiku vienā kokā. Viņa nevar 1000 gadus dzīvot kokā vienā, jo viņiem kaut kā tomēr tas koks mainās, saug citi koki, saule beidz spīdēt, atsāk spīdēt. Viņiem ir dažādas prasības, un ja blakus aug strauji viens koks, tad mainās apstākļi, un tai sugai ir jāizvācās, jo tas koks viņai vairs nav piemērots. Ievāksies kāda cita suga. Bet tas ir šīs te izaicinājums, ka viņai varētu būt, ka viņai ir jāizvācās, bet uz kurieni? Vai ir vēl kāds koks, kur viņa var pārvākties? Ir šīs te, tur iepriekš bija rakstīts, ka vienai aizsargājumai sugai, piemēram, tajā jaunībā kāpuru stadijā ir viena augšanas apstākļa, viena tā ekoniša vajadzīga, un tad, kad viņai ir pieaudzis īpatnis, viņai vajag citu ekonišu. Vai viņai uz viena koka būs 2 tieši viņai pievērotas ekonišas, vai viņa parāpos 1 metru tālāk un tur viss būs labi, vai viņai tomēr ir jāiet meklēt cits koks. Un tajā brīdī mums atkal ir jāpārliecinās, vai viņai ir tas koks. Tad
ir vietas, es negribu teikt, ka mums ir ļoti, ļoti liela problēma ar to, bet ir vietas, kur kokiem ir veci koki un ir jauni koki. Un tādi koki, kur ir pieauguši un pēc 10, 20 gadiem kļūs veci, tādu nav. Tad jautājums, tā suga, kas dzīvo vecos kokos, un kā, lai viņa pārdzīvo to brīdi, tos 70 gadus, kamēr tie jaunie koki kļūs par viņai dzīvošanai piemērotiem kokiem. Šis ir lielo parku apsaimniekotāju izaicinājums, ka stādi jaunus, vecie daži ir, un tie pārējie tur, tā. It īpaši, kad jāatsāk atjaunot kaut kādus parkus vai kaut ko tādu. Un bioloģiski vērtīgiem kokiem ir nepieciešama telpa, bez variantiem. Katram kokam ir vajadzīga telpa, bet bioloģiski veciem kokiem viņiem ir vajadzīga lielāka telpa, saknes, zari, un viņiem vajag, lai tas zars nokrīt un tur paliek tas sausais. Šeit es, man liekas, daudz ļoti nestāstīšu, tāpēc, ka šie ir ikdienas piemēri. Šis ir pie Kongresa nama kreisā, tā kā aizmugure. Šis ir Stradiņu universitātē, ka mēs katrs gribam lielu koku. Mums patīk lieli koki, mēs viņus mīlam. Līdz tam brīdim, ka mums viņiem ir jādod telpa. Nē, man tur mašīna jāliek. Nē, kur tad es to sniegu likšu? Visur stāv mašīnas, kuras likšu sniegu? Un tas ir mūsu tā kā īpašnieka izaicinājums, ka ja man ir tas liels koks, tad man viņš ir jārespektē un man ir jādod viņam telpa, ja es gribu to koku saglabāt. Vēl viens foršs joks ir par to, ka savā īpašumā, nē, tas ir mans koks, es darīšu, ko es gribu, mans vectēvs viņu stādīja, un kas tas vispār ir, ka es nevaru ar viņu kaut ko darīt. Tas smukais kaimiņu koks, kuris redzu pa logu, nē, kaimiņš viņu nevar zāģēt, ka traks, vai man tak tur viss, nē, es uz viņu skatos. Šis parāda to cilvēku, to divdabi, cik mēs esam tādi, nevis dažādi, bet cik mēs ļoti esam tādi, un mēs visi tādi esam, un man arī beidzot ir īpašums, kurā ir koks, un es pilnīgi to jūtu, ka to nevar izmainīt. To var tikai sev iemācīt. Tas, kas mans, darīšu, ko gribu. Lūk, un tas pēdējais pēc visa šī ir, es uztaisīju tādu, no vienas puses, laikam, sarežģītu diagrammu, bet par koku ieguvumiem. Ja mēs gribam dabūt visu to, kas tajā pirmajā slaidā bija rakstīts, uzlabo veselību, veicina tur to un šo, un tur bija rakstīts veicina empātiju, par ko es ilgi domāju, cik ļoti koks to var izdarīt. Tad, un mazina troksni un visu pārējo. Tad tie ir šie te ieguvumi, tā kā, ko mēs dabūnam. Un pieaugušā kokā, jauns koks ieguvumu nav nekāda praktiski. Tā kā, iedomājieties, pavisam tikko iestādītu koku. Jūs varbūt no mājas loga viņu pat neredzat. Man ir tādi koki, viņi iestāda un skatos, kur viņš ir. Tāpēc, ka tur ir stibiņa. Tātad visi tie ieguvumi par ēnu, par trokšņu aizturēšanu, par putekļu aizturēšanu, īstenībā sākas no kārtīga pieauguša koka. Un tad tie ieguvumi strauji kāpj līdz novecošanās stadijai, un tad, kad viņš ir tā saucamais atmirstošais koks, ka viņš mazina to vainagu, tad loģiski, ka tie ieguvumi varētu arī samazināties. Ēna samazinās, nav kur putekļiem nosēsties, paliek šķidrāks vainags. Un tad jokaini ir tas, ka te ir ieguvumi ar kopšanu un ieguvumi bez kopšanas. Tātad teorētiski, ja mēs koku kopjam, mūsu ieguvumi ir vairāk. Nekrīt sausie zari uz mašīnām, piemēram. Tas ir tā kā mīnus, ja mēs sakopjam koku, nekā tāda nav. Koks ir drošs. Un tad otras šie te ir izmaksas.
Un mēs lielā mērā visi darbojamies ar šo te ailīti, svītriņu, kad izmaksas bez kopšanas. Pieaugušam kokam, tātad, kamēr mēs viņu iestādam, viņš jauns, mēs viņu laistam, mēslojam, taisam apdobas, viņš ir piesiets, vēl kaut kas. Un tad, kad viņš sasniedz to pieaugušu, tad izmaksu nav nekādu. Par parastu pieaugušu koku nav nekādu izmaksu. Un līdz tam brīdim, kā mēs saprotam, ka halo arboristi, man te viens bīstams koks, jūs varat rīt nozāģēt? Vai nolūza tas koks līdz pusē, jūs varat viņu nozāģēt? Un tad jūs esat šajā brīdī, ka jums arborists saka, sākot no 600 eiro. Un neskapēc viņš tā beidzās, izaug strauji un beidzās. Man vislabāk patīk šī līnija, jo šeit ir jūsējais, diškoks, veckoks, kuru var sasniegt tikai vai nu ar kopšanu, vai nu ar kopšanu. Tātad zilais un zaļais. Un tā ir tiesa. Ja mēs skatāmies, diškoks tur var sasniegt, tur ozols, viņš pie 200 gadiem sasniedz diškoka apmēru, un viņš ir kaut kur te starp pieaugušu un novecojušos. Bet, ja mēs gribam kaivas dižozolu, kuram ir 10 metri apkārtmērā, tad mēs teorētiski to koku varam saglabāt tikai ar kopšanu. Jo mums viņam nedaudz ir jāpalīdz. Šis man arī mulsina, kad dabīga koka attīstība reizēm nozīmē, ka viņā iespar zibens un viņš vienkārši beidzās. Vai ka uznāk vētra un viņš vienkārši beidzās. Bet tā ir dabiska koka attīstība, bet tā nav diškoka. Mums diškoks ir tomēr kaut kas. Un man vienmēr liekas, es skatos uz diškoku un man liekas, tas jau pat nav mana vectēva koks. Viņam ir 300 gadi. Kas tie pat cilvēkiem tur vispār bija? Un tagad jūsu koki, kas tikko, piemēram, sasnieguši diškoku 4-metrīgi, kas tie pat cilvēkiem, kas viņu redzēs pēc 300 gadiem? Jo mēs dzīvojam vienu to nogrieznīti, bet kokiem viņš ir stipri vien garāks. Un arī arboristiem es mācu, ka jūs kopjat tos kokus, kurus ir stādījuši jūsu vectēvi, vecvectēvi. Un jūs kopjat tos kokus, uz kuriem skatīsies vēl 5 paudzes uz priekšu. Tā ir diezgan liela atbildība. Labrīt. Paldies par ļoti interesanto lekciju un vērtīgo. Es arī uzzināju lietas, kuras nezināju pirms tam, bet vēl man ir daži jautājumi, kurus gribētu jums uzdot. Pirmais, kā rodas dobumi un vai tie kokam kaitē? Un otrs jautājums man ir par tiem, ko jūs pieminējāt, tie sarkanie kukaiņi, kas ļoti daudz uz stumbriem ir, vai arī šie kukaiņi kaut kādā veidā kokam kaitē, vai viņi tomēr kaut kā kopā sadzīvā. Jā, paldies. Sākšu ar otro jautājumu. Tātad tās ir sarkanblaktis, spilgtas, un viņas kokus izmanto kā ziemošanas māju. Viņas lien visās spraugās. Vasarā mēs viņas īstenībā nemaz neredzam uz koku. Un arī lapās viņas dzīvo savu dzīvi, bet koka stumbra lejasdaļa ir tas, kur viņas pavasaros, rudeņos pulcējas, lai dabūtu ziemošanas vietas. Līdz ar to kokam viņas pilnīgi neko nenodara, dzīvo viņi tur abi viens otru netraucējot. Par dobumiem. Dobumi rodas tajā sēņu koksnes noārdīšanas procesā, tad sēne ienāk kokā, un viņa sāk ēst viņu no iekšpuses. Un atbild uz jautājumu, vai koki vai dobumi ietekmē kokus, nemaz tik viennozīmīgi nav atbildāms. Jā un nē. Ir kaut kāds apmērs dobumam, kur viss labi, bet jo lielāks tas dobums, jo viņš var ietekmēt koka stabilitāti. Un tad ir jāsaka jā. Un ir ļoti, ļoti jāsaprot un jāvērtē, kurā vietā ir dobums, kāda ir kokaugu suga, kas ir par sēni, piemēram, kas to ir izraisījusi, kas tur dzīvo, jo viņas to dara dažādā ātrumā, kā viņas noārda koku. Un tad, es teiktu tā, dobums kļavai tāds, kad ir ojojoj un kaut ko steidzīgi daram, un dobums liepai,
šitas te vēl 20 gadus, un tad uz viņu paskaties. Tā kā bieži vien suga ļoti daudz ko nosaka. Bet vispār tas ir sēnes, viņa apēda koksni un veidojas dobums. Cik vispār ozoli ir rekords un cik viņi tā vidēji dzīvo? Vecajiem latviešiem ir tāds teiciens, koks, ozols, 100 gadus aug, 100 gadus briest un 100 gadus mirst. Tātad 300 gadu vismaz. Tad mums lielākais ozols ir ar 10 ar kapeikām metri apkārtmērā, kaivis dižozols. Tur zinātnieki saka, ka viņam ir kaut kādi 600 vai 800 gadi. Tas nav zināms, jo viņam vidus ir tukšs, iztrupējis. Nav kur gaskaitas, kas saskaitīt. Ja? Bet praktiski vajadzētu būt tā, ka uz 400 gadiem ozoliem. Tad, ja es gribu, lai maniem pēcnācējiem būtu dižozoli un mani dižozoli ir 200 gadus veci, tad man tagad jāsāk stādīt, lai viņiem viņi būtu. Kokus stādīt nekad nav par vēlu. Es vēl joprojām stādu. Es zinu, cilvēkam ir 70, viņš stāda kokus. Tā kā droši stādiet. Tad man vēl viens tāds jautājums. Ja cilvēks, piemēram, nekoptu neko, tad mūsu planēta visi pārklātos ar kokiem un nebūtu puķu? Latvija pārklātos ar kokiem. Bez variantiem. Skandināvija pārklātos ar kokiem. Tajā, piemēram, Holandē, Lielbritānijā būtu pabēdīgi. Tur būtu, tas ir no klimata, no augsnes, no vispārējā. Sahāra paliktu kā Sahāra, bez variantiem vienalga. Bet mums ir priekšrocība, ka mēs dzīvojam tajā vietā, ka mums ir dabiskā vida mežs. Un mēs bišķi arī no tā viedokļa, bišķiņi arī pret kokiem bieži vien attiecamies to, kas tu pasties, tur koks. Ja aizbrauc kaut kur tos kokus stāda, viņiem ir pavisam cita pietāte pret tiem kokiem, jo katrs koks ir stādīts, viņi tur, Es atļaušos tieši šai brīdī papildināt vēl vienu lietu par koku stādīšanu. Man tāda galvā analoģija radās, ka tas ir tāds tā kā mājdzīvnieks, kuru nodod paudzi paudzei, jo īstenībā mums par viņu ir jārūpējās, un viņš varbūt jau ir no vecvectēva, tas tāds mājdzīvnieks, un noteikti tādus vajag ieviest. Bet par šīm te, jūs jautājāt, vai te visa Latvija būtu ar kokiem? Nebūtu, jo mums ir arī bezmugurkalnieki, mums ir arī dažādi atgremotāji, kas atpēda atvases, kas neļautu kaut kādām teritorijām noteikti aizaugt ar kokiem. Ir dažādi kukaiņi, kas arī veicina to, lai šie te koki nomirtu viņu ietekmes rezultātā, bet tas noteikti nav mūsu prauggrauzis. Mūsu prauggrauzis ēd jau to koka daļu, kura vairs nav dzīva. Tad īpaši koku neietekmējot. Es vēl gribēju jautāt, jūs teicāt, ka nedrīkst kanalizāciju rakt un tā tur tajos koku saknēs, ja? Bet parkos mēs redzam, kad ir skaisti izgaismoti tie koki, un es arī savā teritorijā gribu apakšējo gaismiņu, tur kaut kādu, lai skaisti lapas naktī var redzēt. Ko tad darīt, kā tad tur tos elektrības vadus pievelk? Jums ir diškoks? Nerociet neko. Neko. Tāpēc, kad ministra kabineta noteikumos vispār rakstīts, ka nedrīkst bojāt zemsedzi, es savu pieredzi nestāstīšu par dabas aizsardzības pārvaldes apmeklējumu būvlaukumā un tiem papīriem un to kliekšanu, bet tas, un tur ir tas joks, ka to var darīt parastiem kokiem, bet ar diškokiem ministra kabineta noteikumi paredz, ka nebojājam zemsedzi, ir atsevišķi izņēmumi pilsētvidē, tā kā infrastruktūras izbūvē vēl kaut kas, tas viss ir jāskaņo ar dabas aizsardzības pārvaldi, jo jūsu koks taču tur pēc 200 gadiem mazbērniem. Neļaujiet tai elektrībai viņu nobeigt. Vēl es gribēju jautāt, bet man, piemēram, ir laikam 200-gadīgas ābeles, jo viņas ir uz veciem celmiem, vēlreiz potētas, un viņas tur ir jau bez dobuma. Kāpēc ābeles nekad nekļūst par diškokiem? Mums sarakstā ir meža ābele, kas nav jūsu gadījums. Tad ābeles kļūst par diškokiem, viena daļiem, bet tā ir meža ābele, kas ir sastopama savvaļā, Kurzemē, un uz jums attiecas augļu koks, kuru var nocirst bez saskaņošanas, bet,
Un šis ir, nevajag obligāti ministra kabineta noteikums, lai kokam būtu vērtība. Un kur ir jūsu vērtība, jūsu ābeles jums ir vērtība, viņas ir pārpotētas un jūs viņas saudzējat. Bet katra ābele nevar kļūt par diškoku. Nevajag. Te jautājums. Es gribēju izmantot brīdi atgādināt, ka tas noteikti, diškoks ir status, kas ir oficiāli likumdošanā noteikts, konkrēti parametri, bet, kā jau kolēģi teica, tad jūsu pašu vēlēšanās saglabāt, un mums arī ir izstrādāta tāda zīmīta bioloģiski vērtīgs koks, kas sevī ietver visus tos pārējos, ko tad likums arī nesargātu, vai kamēr vēl mēs neesam tajās likuma normās nonākuši, ko noteikti var šāda te zīme. Tāda ir atrodama arī pie botānijas ieejas uz botānijas slavenā riekstkoka, gan jau, ka jūs vēlāk uzzināsiet, kāpēc šis riekstkoks ir slavens. Jā, tāda te zīmīte, ko jūs varat pielikt, ja jūs vēlaties kaut kā godināt īpaši Kosovas ābeles. Mans jautājums būs par to, mums bija arborista konsultācija, ka koks varētu būt, ka viņam tur tā sakņu sistēma tā bojāt, ka viņš varētu arī nogāzties un ka viņu vajag atstutēt ar otru lielu koku. Vai ir tāda populāra tā metodas viņus atsaistīt, lai viņus saglabātu? Jā, Latvijā lielākais kadiķis, rietekļu kadiķis, ir tāds ļoti, ļoti šķīps, un viņš dzīvo uz stutītes. Savādāk viņš jau būtu sen zemē. Bet ar otru koku, otrs koks jau arī tā kā cieši var būt no tā. Nē, stuti parasti nav obligāti dzīvs koks. Tas var būt vienkārši struktūrāls veidojums, kas atbalsta funkciju veids. Mums bija ieteikums ar otru lielu koku. Jā, tad to varbūt mēs varam vēl Daigas sadaļā. Es varbūt ātri, man pat ne jautājums, bet tagad tāds komentārs. Cita starpā Ainava arhitekts. Par to koku stādīšanu. Man ļoti patika tas piemērs, kad atcerieties, ka nevajag nekad cilvēkiem dāvināt dzīvniekus. Un īstenībā nevajadzētu arī dāvināt augus, ja vien tas cilvēks mums nav kaut kāda izteicis vēlme, ka viņš kaut ko grib. Jo, piemēram, šobrīd ir tāda mode, īstenībā tā mode ir sen. Kaut kādos svinīgos gadījumos stādīsim koku. Kur tad mēs viņu tagad stādīsim, ja? Es arī citu starpā esmu arī koku komisijā, kas dod atļaujas cilvēkiem nozāģēt kokus. Ja? Priekš man tāda sāpīga šī tēma. Ja? Es mīlu tos kokus, es nemaz negribu ļaut viņus nozāģēt. Bet visbriesmīgākais ir tas, ka cilvēki iestāda kokus. Un ir tāda sajūta, ka cilvēks nesaprot, ka, piemēram, eglīte, Ziemassvētku, to maza eglīte, ja? Ka viņi izaug vismaz līdz 23 metriem. Kāpēc viņi tik lieli? Es taču viņu tagad iestādīju, ja? Un ko tagad, lai es ar viņu daru? Kāpēc jūs man viņu neatļaujat nozāģēt, jo šobrīd tas tur tā kā netiek tā vienkārši atļauts. Kaut arī tu pats esi viņu iestādījis. Tāpēc es gribu vienmēr pateikt to, ka stādot kokus, tas ir ļoti labi, viņus vajag stādīt. Bet vajag padomāt, pirmkārt, pašam, un arī vienmēr pajautāt tomēr kādam speciālistam. Ainavu arhitektam, arboristam, vienkārši tiešām vienmēr veselais saprāts neiestādīt to koku kaut kur tur, kur jūs gribēsiet viņu nozāģēt. Protams, man būtu daudz komentāru, bet šis ir tāds viens no. Padomājiet, kur jūs stādīsiet tos kokus, lai viņi spēj izaugt. Un netraucē. Es esmu no Dienvidu Kurzemes. Man ir viens jautājums, vairāk jautājumu, bet vai pie nākotnes diškoka, kurš ir laimīgi saglabāts melorācijas platībās, ir labi, ja nokrauj nolasītos akmeņus. Tas ir ar stumbru vārdu skot. Labi nav, bet tas, tātad viss ir atkarīgs no apjoma. Atcerieties to tabuliņu par daudz, par maz, un tad tas vidus, un viņš ir diezgan plats. Es teiktu, ka tātad uz stumbriem vispār neko nevajadzētu kraut, bet ja tie ir tāda maza akmeņa kaudzīte, tad kokam visticamāk ne silts, ne augsts. Tajā brīdī, ka viņam jau metrs vai pusmetrs iekrauts viss stumbrs, tad tas jau ir bēdīgi. Jā, otrais jautājums. Es jums parādu tā no attāluma to žuburaino koku, vai ne? Ozols tas ir. Es nezinu, cik viņam gadu ir.
bet viņam stumbra augstums ir 70 centimetri. Bet no tās vietas var kaut 4 ārkārtīgi resti spēcīgi zari. It kā ozolīts, zemzarīts. Vai vērts viņus saglabāt? Tātad jūsu gadījums ir tas, ka parasti kokiem ir viens stumbrs, un tad viņi ar sevi tiek galā. Šim kokam šis sazarojums, tā ir problēma vieta. Un vai viņš izvilks līdz diškokam, viņam arī tas, ka viņam 70 centimetri tie stumbri tiks vērtēti atsevišķi, viņš ir īpašs koks. To es gribēju dzirdēt. Viņš ir īpašs koks, bet tur bija jautājums par vainaga stabilizēšanas sistēmām. Tad šādiem kokiem viņas biežāk piemēro, jo ar vienu galotni koks tiek galā, un tas ir bioloģiski viņam paredzēts. Tiklīdz viņam ir 2 galas, viņš šūpojas atsevišķi vējš, viņu var laust, un tas koks prasīs vairāk ieguldījums. Nu, un kāds liktenis nākošam kokam, kas ir precīzi zināms, ka viņam ir 100 gadi? Un viņam apkārtmērs patreiz ir 2,40 metri. Tātad tāds jaunēklis, 100 gadi. Jaunēklis. Ir iespēja kļūt par diškoku. Nu jā, pēc 200 gadiem. Viss atkarīgs no tā, kā viņu saudzē. Un viņam ir potenciāls, jā. Viņš jau 100 gadus ir izturējis. Sētā aug. Un viņam pievienotā vērtība ir tas, ka var precīzi zināt, cik viņam ir gadu. Man ir pierakstīts, cik viņš katru gadu pieņemās spēkā. Superīgi. Paldies par jautājumiem.